Sveiki visiem! Mani sauc Irma un es esmu no Dobeles, no Jauniešu izglītības un iniciatīvu centra Saspraude, un es strādāju arī Dobelē jauniešu centrā. Un es esmu atbraukusi uz šejieni pastāstīt par apmaiņas projektu, ko mēs realizējam pagājušā gada novembrī, un nosaukums tam ir The Family. Kas piedalījās šajā apmaiņā? Tātad vispirms jau mēs latvieši, es mums nepieminēju, tad mūsu partneru organizācija no Īslandes, kas bija neformāla jauniešu grupa, tad tie, kas ir trešie minēti, Jordāņu organizācija. Es varbūt pastāstīšu, kā es viņus satiku, laikam. Jā. Tātad vispār, kāpēc radās ideja par projektu? Ideja radās, kad es biju apmācībās Jordānijā kopā arī ar Ievu, kad es pirmo reizi satiku tik daudz arābus. Un man viņi ļoti, ļoti iepatikās, un es izdomāju, es gribu viņus atvest uz Latviju un parādīt visiem, cik viņi ir forši. Un tad, tāpēc arī es sadarbojos ar šo Jordāņu organizāciju. Un otru vidusjūras organizāciju man piespēlēja Ieva. Tā ir Tunisijas medicīnas studentu apvienība. Jā, tad kopā mēs bijām 4 organizācijas, no katras organizācijas 5 dalībnieki plus līderis. Šīs apmaiņas mērķis bija iepazīt citu kultūras, ģimenes, neformālās izglītības un improvizācijas kontekstā, kā arī veidot turpmāku sadarbību starp partneru organizācijām. Un kā tad mēs to darījām? Par ģimeni, par to, kāda ir ģimeņu modeļi, par to, kādas ir ģimeņu tradīcijas, kas ir kopīgais un kas atšķirīgais, mēs gan diskutējām neformāli, gan arī katra valsts bija sagatavojusi savu mājas darbu un prezentēja arī dažādus likumus, kas attiecas uz ģimenēm. Gan šeit ir bilde, kā tunisieši rāda teātrīti par to, kā Tunisijā tā kā vīrs atrod sievu, tur līgavains un līgava ir redzami tajā kreisajā stūrī. Viņi ir ļoti kautrīgi un vecāki viņiem saka, taču sāciet runāties un tā jums tūlīt jāprecās būs. Bet viņi teica, ka tas ir tā ļoti tradicionāli un modernajā Tunisijā tas vairs nav tik aktuāli. Jā. Tad tālāk neformālā izglītība, tā kā tas ir jaunatnes darbībā projekts, arī sākumā nepieminēju, bet bija logo jaunatnes darbībā, finansēja šo projektu. Tad arī bija neformālā izglītība. Tātad te ir bilde ar prezentāciju par 8 kompetencēm, kuras tad mēs arī mācījāmies ar neformālās izglītības metodēm, un katrs saņēma Youth Pass apmaiņas beigās. Un, ja arī latvieši un islandieši kaut ko bija dzirdējuši par jaunatnes darbībā, tad jordāņiem un tunisiešiem tas bija, lielākā daļa bija jaunums. Par improvizāciju. Sākumā pirms projekta es nedaudz satraucos, un arī citi satraucās. Arī jaunieši savās pieteikuma anketās rakstīja, ka bišķiņi viņi uztraucās par to improvizāciju, jo viņiem nav nekādas pieredzes. Bet izdevās viss lieliski. Viņi izrādījās ļoti talantīgi improvizētāji. Mēs gan mācījāmies vienkārši improvizēt, gan arī mācījāmies teātra sporta tehnikas. Ko vadīja mums 2 brīvprātīgie latviešu puiši. Un te ir bilde no mūsu uzstāšanās apmaiņas beigās. Mēs uzstājāmies Dobelē un rādījām tās teātra sporta tehnikas, ko mēs bijām dažādās dienās iemācījušies. Panākumi bija lieliski. Un par turpmāko sadarbību te var redzēt bildīti no ideju talkas, kurā mēs domājām, kādus kopīgus projektus mēs varētu turpmāk izstrādāt. Radās dažas idejas, dažas lielākas, dažas mazākas. Ir jau iesniegts viens Jordānijā projekts kopīgs ar mums, latviešiem. Islandieši vēl plāno un domā iesniegt 1. oktobrī. Un tunisieši arī ir iesnieguši vienu projektu, kurā latvieši arī būs partneri.
Tad rekur var redzēt, kāda mums bija tas dienu plāns. Tās bija 10 dienas kopā. Mēs rekur redzēt daudz ēdām, mēs improvizējām, un arī mēs bijām aizbraukuši uz mozaīku, par ko jūs šodien dzirdējāt. Un tad tas interesantākais, kas bija apmaiņā, ir tās rekur saulītes un Latvijas karogs. Svētdienā bija 18. novembris. Un 18. novembrī jaunieši nepavadīja kopā, bet apmaiņas dalībnieki dzīvoja ģimenēs. Kur viena bilde no ģimenes. Donija no Tunisijas un Rūba no Jordānijas dzīvoja latviešu ģimenē un kopā ar viņiem svinēja 18. novembrī. Atrast ģimenes, kuras brīvprātīgi uzņemtu arābu jauniešus, nebija viegli, jo bija visādi daudz stereotipi aizspriedumi. Arī latvieši kautrējās no savām dzīves vietām. Nav veikts eiro-remonts, tad nevar uzņemt tādus ārzemviesus. Jā, bet tā pieredze bija brīnišķīga. Parādīšu vēl dažas bildes. Neirūz no Tunisijas arī bija latviešu ģimenē, un viņi apmeklēja tautisko deju koncertu, un viņi bija sajūsmā. Salma un Dina bija arī, ko viņas darīja. Viņas brauca uz Rīgu un skatījās salūtu un šausmīgi nosala. Tad, kas te ir vairāki viesi, pie manis un pie vienas dalībnieces ģimenes bija Thorkel no Islandes, Halid no Tunisijas un Thair no Jordānijas. Un mēs kopā visi braucām uz balli 17. novembrī, uz tādu kārtīgu lauku balli. Pirms 18. novembra visi dejoja svētku tērpos, un viņi pirmo reizi bija tādā ballē un bija sajūsmā, un viņiem ļoti smieklīgi gāja ar to dejošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi dejoja pirmo reizi, un viņi īsti nemācēja. Un nākamajā dienā mēs ēdām svētku vakariņas, un pirmo reizi viņi ēda nēģus, un viņiem ļoti garšoja. Un te ir kopbilde, un kāds secinājums varētu būt. Tas bija ļoti ilgs un grūts process ar visām vīzām, ar visu sazināšanos un visu, bet tas bija tā vērts. Atšķirība tādai Eiropas valstu apmaiņai no Eiromedu apmaiņas ir tā, ka ne tik ļoti tās kultūra atšķirības, bet tas kopīgais. Par katru kopīgo lietu, kas mums ir ar vidusjūras valstu pārstāvjiem, ir daudz lielāks gandarījums. Un tas, tiek lausti stereotipi ļoti daudz. Jā. Es zinu, vai es pateicu sakarīgi, bet es ceru, ka jūs sapratāt. Vai ir kādi, varbūt jautājumi, varbūt kaut ko es aizmiršu pieminēt? Paldies!